Sveiki, skatītāji! Paldies, ka tu seko līdzi, ka tu spied laiku un ka mēs varam turpināt runāt par tēmām, kas ir svarīgas, kas nāk no Bībeles, kuras iedvesmo Dievu gars, ka mēs varam atklāt vēl kādas patiesības, kuras mēs varbūt tā ikdienā nemaz nesaskatām. Un par ko es vēlos šodien runāt? Šodienas tēma būs par cietokšņiem. Un cietokšņi ir dažādi. Paskatīsimies Nehemijas grāmatā. Nehemijas grāmata runā par šiem te mūriem, kurās bija izveidojušās plaisas. Un kas notika? Plaisas bija vajadzīgs aiztaisīt. Un kā ir ar mums? Tad, kad mēs atdodam sev Dievam, kad mēs veidojam savu dzīvi, mēs būvējam, mēs sakārtojam lietas, reizēm ir kaut kādi jautājumi, kas mūsos varbūt gluži nav tā kā atrisinājušies. Mēs tos varam saukt garīgi par plaisām mūsu mūros. Un kas ir šie te izplatītākie plaisu jautājumi? Kas tas ir plaisa? Un viens no tiem ir bailes. Tas ir bailes, caur kuru ienaidnieks var ienākt mūsu dzīvē, izmantot mūsu emocijas, lai traucētu mums, lai neļautu mums piekļūt Dievam, viņa patiesībai, izprast kaut kādas lietas, attīstīties. Tas bailes stāv priekšā un traucē mums augt un iet uz priekšu. Es gribu atgādināt, ka šīs tēmas, šie te punkti, ko es tagad minēšu, tā viss ir mūsu cilvēciskā emocionālā sadaļa. Tas ir mūsu emocijas, mūsu emociju pasauli, kurā mēs dzīvojam katru dienu. Un svarīgi ir ieraudzīt, ka mēs nevienmēr redzam to, ka tas mums traucē kaut kādām lietām, kaut ko sadzirdēt, kaut ko redzēt, kaut ko iegūt un kaut kur doties. Doties, es domāju, doties uz to apsolīto zemi, ko Dievs tev grib atklāt un kur viņš grib tevi aizvest. Otrs punkts ir dusmas. Kad mēs pastāvam un dzīvojam savās dusmās, tad tā ir platforma, kura mums neļauj vispār iziet ārā brīvībā. Un ko tas nozīmē? Kad es kaut ko saņemu no Dieva, bet man ir kāds jautājums, kas man pastāvīgi traucē, kurš man uzvelk, kā mēs sakam, tas man uzvelk, tas man kaitina, tas man neļauj skatīties uz situāciju objektīvi, ka tas ir vesels kanāls, tā ir milzīga plaisa. Milzīga plaisa, pa kuru var ielīst iekšā ienaidnieks, kurš atveras durvis, tas ir portāls. Mēs varam saukt visādos vārdos ikdienā, kā mēs to lietojam, ka tas ir tāds caurums, pa kuru var notikt kaut kāda informācijas nepareiza noplūde gan vienā, gan otrā virzienā. Un mēs, esot dusmās, mēs izrunājam kaut kādas nevajadzīgas lietas, mēs izmetam apvainojumus, mēs atveram šo iespēju nepiedošanai un tam līdzīgi, ka tas ir vesels kanāls, kurš, ja mēs to aiztaisītu ciet, tad mēs varētu dzīvot tādu mierīgu, laimīgu dzīvi, paši neradot kādas sev nevajadzīgas problēmas. Tātad es atgādinu. Pirmais ir bailes, otrs ir dusmas, trešais ir atstumtība. Ko dara ienaidnieks? Viņš tajā brīdī, kad mēs meklējam dziedināšanu, kad mēs meklējam Dievu vārdu, kad mēs meklējam viņa klātbūtni, kad mēs jau kaut ko sākam satvert. Tad tajā gadījumā, ja mums ir šī nedziedinātā atstumtība, ka tā var kļūt par milzīgu problēmu, par milzīgu šķērsli, lai mēs varētu doties kaut kur tālāk. Jo pamatojoties uz šo te nedziedināto atstumtību, es nevaru izprast līdz galam Dieva Tēva mīlestību. Es nespēju satvert to, ka Dievs man mīl, ka Jēzus man mīl. Mēs mēdzam sacīt uz ielas kādam cilvēkam, vai vēl, kad mēs ejam evanģelizēt, kad Jēzus tev mīl, un šie tie varenie vārdi, kas salauž mūsu cietokšņus. Bet tajā pašā laikā, ja es esmu nedziedināts, ja man ir šis sāpīgs moments, ja es pat varbūt neieraugu, kad es esmu bijis atstumts, kad tas var attīstīties manī, un principā es kaut kādā ziņā varu nonākt līdz šim te, kad es esmu pamests, nevienam nevajadzīgs, esmu bāreņa domāšanā dzīvoju, kad tā ir tāda vesela sistēma bloks, kas mums traucē dzīvot pilntiesīgu dzīvi Kristu. Un es atkārtoju, ka es runāju par šīm emocijām, kad reizēm mēs
neatpazīstam tās. Mums liekas, ka tas ir ok, ka tas ir normāli, ka mēs visi ģimenē esam tādi mierīgi, tādi, kas neiesaistās, kas neizrāda emocijas, kas mēdz varbūt kaut kā rīkoties tādos šablonos, ka mums tas ir iedzimts, ka mēs varam noraksturot to, ka tur jau neko nevar darīt, kad es esmu bijis pie ārsta un man viņš ir teicis, ka tur neko nevar darīt. Mēs reizēm pakļaujamies šai ienaidnieka metodei mūs apmānīt. Un apmānīt kur? Apmānīt tajā, ka tas ir ok, ka tā ir mana problēma, ka man ir jāsavācās, ka man ir jāsaņemās. Bet patiesībā, ka tad, kad mēs vainojam sevi vai vainojam vecākus, kad ienaidnieks ir panācis savu, viņš vienkārši novērs uzmanību uz to, ka mēs varam tikt ar to galā, ka varbūt tas ir ārējs spēks, kas mūs ietekmē, varbūt tas ir kāds gars, kas dzīvo mūsos, varbūt tas ir gars, kas vienkārši mūs iespaido no ārienes, bet ka mēs padodamies. Es esmu emocionāls, es esmu bailīgs, man jau ir iedzimts šīs bailes no vecākiem, ka arī mani vecāki baidījās tur no kaut kādiem sliktiem laika apstākļiem, no vētrām, vai vienmēr ir šīs ieradums, aizslēgt durvis, vienmēr baidīties no tā, kas pasaulē notiks, ka reizēm ir, ka šo jautājumu mēs patiesībā varētu vienkārši risināt. Ok, ejam tālāk. Nākamais ir depresija. Tas sabiedrībā arī pieņemts, varbūt domāt, ka problēma tas ir, kad man ir grūtības un es vienkārši jūtos nomākts, un tāpēc, ka man ir ģimenē problēmas, laulībā problēmas, varbūt man nav īsti draudzība ar bērniem vai ar... Un tad nāk man šīs domas par to, ka tas ir ok. Depresija mūsdienās ir izplatīta lieta, tas nav nekas tāds traks. Katrs tur, nezinu, pēc kādas statistikas datiem ļoti daudz cilvēki sirgst ar depresiju. Mēs varam lietot antidepresants, bet principā šie bībeles pētnieki, viņi saka, ka tā ir viena no sfērām, ko ienaidnieks var izmantot. Ka tas ir kā plaisa mūsu mūros, tā ir plaisa mūsu domāšanā, ka mēs pieņemam un normalizējam to, ka tas būtu ok, ka mēs varam sadzīvot ar depresiju, mēs varam sadzīvot ar visu šo, ko es iepriekš minēju, ar atstumtību, ar dusmām, ar bailēm, ka mēs vienkārši esam tādi dzimuši, ka mūsu ģimenē tā ir pieņemts. Bet varbūt tam tā nevajadzētu būt. Iespējams, ka Dieva domas ir pilnīgi savādāk šajā jautājumā. Nākamais, kas ir naids pret sevi. Varbūt tas liekas tāds nevainīgs jautājums, kas tur tāds traks, pusauģu vecums, varbūt tur bērnam ir šīs dusmu lēkums, vēl kaut kas, kad mēs vēršam pret sevi kaut kāda reakcija, ka mēs izlādējam savus dusmas, mēs vienkārši ienīstam sevi, ka tas būtu tāds nevainīga lieta. Bet tāpat laikā, kad šīs emocijas mūs var vienkārši pazudināt mūsu identitāti, tas var neļaut mums pieņemt šo mūsu identitāti, ka mēs esam brīvi bērni Jēzu Kristu, ka mēs varam pieņemt to, ka mums ir debesu Tēvs, un mums reizēm šis vienkārši tāda sevis ienīšana, sevis nonicināšana, to, ka es jau esmu nekas, kam es vispār esmu vajadzīgs, un visas šīs domas, viņas nenāk no Dieva, tās nenāk no Svētā gara, tās nenāk no šīs dievišķās vides, no dievišķā tēla un līdzības, kurā mēs esam radīti. Un nākamais ir tenkošana. Varbūt tas liekas arī tāds sīkums, un visi šie uzskaitīties atkārtoši bailes, dusmas, astumtība, depresija, naids pret sevi un tenkošana. Tā viss ir šī mūsu ikdienas emocija daļa, un mums reāli var likties, ka tas ir tāds sīkums, ar ko cīnās pārsvarā sabiedrība. Bet varbūt tam nevajadzētu būt kā normai. Varbūt mēs varam ar to visu tikt galā. Patiesībā tas ir viens no šiem ieročiem. Viens no ieročiem, ko izmanto sātans vai demoniskā vide. Un teikšu tā, kad mēs sākam ar to cīnīties, tad mēs arī procesā varam ieraudzīt, vai mēs ar to varam tikt vienkārši galā, vai iespējams pēc lūkšanām, pēc bībeles lasīšanas, pēc jautāšanas Dievam, varbūt tas paliek. Un varbūt mēs nevaram ar to cīnīties paši. Tad mums ir vajadzīga palīdzība no citiem, jo viens nav cīnītājs karā. Un kā Mateja evaņģēlijā teikts par to, ka tur, kur 2 vai 3 manā vārdā, es vienmēr esmu jūsu vidū. Un nav nekā spēcīgāk par vienotības lūkšanu. Tad, kad mēs sanākam kopā,
cilvēki, kuri ir ar pieredzi, cilvēki, kuri ir jau kādu laiku jau strādājuši šajā sfērā, kalpojuši cilvēkiem, kas ir pētījuši šos jautājumus, kas ir stiprinājušies, meklējuši atbildes, ka mēs varam vienmēr iet jautāt pēc padomu cilvēkiem. Nekautrējies, neesi bailīgs, neesi varbūt dusmīgs kā cilvēks, kurš tev kādreiz pasaka, ka tev varbūt ir kaut kāda tāda problēma, varbūt tu netiec galā. Varbūt šeit nav vietas neiecietībai. Kā reiz varbūt tas ir jautājums, kur tu vari atrast atbildi un iegūt mieru savā dzīvē, mieru savā dvēselē, saņemt šo dziedināšanu. Un ja šī dziedināšana varbūt nerisinās tik vienkārši, iespējams, ka tas kļūst par tādu, ka tas ir demonisks cietoksnis. Varbūt tas ir cietoksnis, kur ir nopietni jāiestājas par šo dziedināšanu, jo tas traucē mūsu ikdienā uztvert lietas, komunicēt ar cilvēkiem, varbūt tas pat traucē arī darba vietā, jo visur, kur mēs saskaramies ar cilvēkiem, šīs emocionālās sfēra, viņi mūs neatstāja. Mēs esam radīti miesā, dvēselē un garā, un mums šī emocionālā sfēra, dvēseliskie jautājumi, viņi jebkurā gadījumā mums būs aktuāli. Mēs nevaram pat izvairīties no tiem. Un ko es gribu teikt, kad šie pārdabiskie šķēršļi reizēm ir vajadzīga šī pārdabiskā iejaukšanās, ir vajadzīgs, ka kāds mums palīdz. Ja mēs paši ar to nevaram tikt galā, tad mums ir dots Dieva vārds, mums ir dots šie principi, kas mums var palīdzēt. Un tāpat 2. Korintiešu 10 arī ir sacīts par to, ka mēs necīnāmies pasaulīgi, bet gan ar šiem Dieva gara ieročiem, šajā ļauno garu pasaules telpā. Un kad šie ieroči, viņi ir spēcīgi Dievu priekšā cietokšņu noārdīšanai. Tātad Bībele pati saka, ka mūsos var reizēm izaugt tādi cietokšņi. Cietokšņi, kuri nostājas pretī, varbūt nostājas pretī un rāda mūsu kāds sarežģījums mūsu dzīvē. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī dievišķā vadība. Un ko es gribu teikt, kāds varbūt vēl no risinājumiem? Primāri tā būtu grēka nožēla. Tā ir izsūdzēšana un atteikšanās lūgšana. Un reizēm mēs izsūdzam, mēs nožēlojam, mēs atsakamies. Mums tas ir vajadzīgs darīt skaļi, mums ir vajadzīgs darīt tā, lai visa garīgā pasaule to dzird, ka mēs paši to dzirdam. Jo reizēm mums ir grūti vienkārši atzīt, ka manas dusmas vai tas, ka es esmu ļoti emocionāls, ka tā būtu problēma. Un tad mēs to pat neatzīstam, mēs nevaram to nekā publiski pat izteikt. Bet pasludini to. Un iespējams, ka varbūt ka tas ir tavs mantojums. Varbūt tavā ģimenē ir vēl kāds, kas ar to sirkst. Līdz ar to tu vari arī, ja tu redzi, ka piemēram esi aizvainojies dusmīgs uz kādu no cilvēkiem, ka tas tev provocē, kaitina, varbūt pilnīgi krīt uz nerviem, kā mēs sakam ikdienā, ka varbūt vienkārši tu vari arī nākt šī cilvēka priekšā. Tu vari vienkārši nest šo jautājumu viņa vietā. Ja cilvēks jau ir aizgājis mūžībā, mēs dzīvojam realitātē, kad mēs nonākam līdz kādai saprašanai, mēģinām sakārtot savu dzīvi, ka mūsu vecāki iespējams jau ir atstājuši šo zemi un nav ar mums kopā. Līdz ar to mēs varam arī iznest Dievu priekšā šos jautājumus, kas nāk no mūsu tēviem, no mūsu mamām, no mūsu senčiem, ka ir kaut kādi jautājumi, ar kurus mēs nevaram paši atrisināt. Bet es gribu teikt to, ka Dievam ir šis risinājums. Un kā jau es sākumā sacīju no Nehemijas grāmatas, ka tad, kad mēs sākam šīs plaisas taisīt ciet, ka būs kāds ienaidnieks, kas nāks, ka viņš sūtīs 1 reizi, 2 reizi, 3 reizi, 5 reizi, viņš nāks un pārliecināsies. Viņš nāks un pārliecināsies par to, vai tiešām šīs durvis ir aiztaisītas ciet, vai tiešām tu esi sakārtojis savu dzīvi, varbūt tomēr es varu iejaukties, varbūt tomēr es varu atgriezties. Esi gatavs tam. Principā tas ir tas, ko es gribēju šodien sacīt. Atceries par to, ka ir mūsos cietokšņi, mēs varam identificēt kādus jautājumus, savus sarežģītos problēmas. Es atkārtošu tātad mūsu tādu izplatītākie cietokšņi jautājumi: bailes, dusmas, atstumtība, depresija, naids pret sevi un tēnkošana. Ka tā ir mūsu emociju sfēra, kuru mums būtu jāsakārto. Tu vēlies uzzināt vairāk, klausies citus ierakstus, droši raksti komentārus, saki, vai tu tam piekrīti vai nepiekrīti, varbūt tev ir kāds ierosinājums.
spied patīk vai like un gaidām un tiksimies nākamajā ierakstā.